Sveiki! Mani sauc Daniels Bajārietis, un šodien es esmu kopā ar Līvu Golubovu. Čau! Un mēs šodien atrodamies Jēkabpils 2. vidusskolā, un mūsu šodienas temats ir skolēnu pašpārvalde. Man tev pirmais jautājums. Kas tavuprāt ir skolēnu pašpārvalde, un kāda ir tava loma tajā? Skolēnu pašpārvalde ir grupa, kura pārstāv skolēnu viedokli. Mēs cenšamies padarīt skolas dzīvi taisnīgāku un arī interesantāku. Mana loma pārsvarā ir tiktoku filmēšana kopā ar tevi, Danielu un Daienu. Labi. Un kāpēc gan tu iestājies skolēnu pašpārvaldē? Es skolēnu pašpārvaldē iestājos, jo es gribēju redzēt, kas būs. Es gribēju apgūt kaut ko jaunu. Mums skolēnu pašpārvaldē var iestāties no 7. klases, un mums skolotāja piedāvāja vienkārši jebkuram klasē iestāties, un mēs ar draudzeni iestājāmies, un kopš tā es jau 3. gadu esmu skolēnu pašpārvaldē. Kāpēc tu izdomāji pieteikties skolēnu pašpārvaldē? Es agrāk biju redzējis, kā strādā skolēnu pašpārvalde, un man bija baigi interesanti iejusties, kā viņi jūtas šajā darbā, un tāpēc es arī iestājos gadu atpakaļ skolēnu pašpārvaldē. Jā. Un kā tu vērtē mūsu pašpārvaldes aktivitātes? Vai mēs darām daudz vai labi pasākumi? Es vērtēju skolēnu pašpārvaldes darbu diezgan augstu, jo mums ir sadomāts daudz interesantu pasākumu, notikumu priekš skolas un pārējo skolēnu dzīves. Un tad, kāda ir tavuprāt skolēnu pašpārvaldes mērķis? Es teiktu, ka skolēnu pašpārvaldes mērķis ir, kā jau es teicu, padarīt skolas dzīvi taisnīgāku. Piemēram, ja skolēniem ir sūdzības, mēs to varam izrunāt viens ar otru un mēģināt kaut ko mainīt. Un arī padarot skolas dzīvi interesantāku, taisot pasākumus vairāk aktivitātes, kā piemēram mums ir volejbola turnīri. Mēs tos pagājušajā gadā sākām, mums ir jau sporta diena, jau es nezinu, cik gadus tā mums jau kā tradīcija ir. Tas ir mans personīgi mīļākais pasākums. Un, protams, viss tiek nofilmēts Jēkabpils 2. vidusskolas TikTok accountā, piefilmējam visi. Jā, labi. Liels tev paldies par visu, un ar to arī beigsim.